Ilzei šis nav no vieglākajiem dzīves posmiem, un lai rastu spēku uz to pārvarēt, pie viņas ieradusies personības izaugsmes trenere Ilze Dandelsone. Skrastiņ, es esmu Dandelsone. Ilze, personības izaugsmes trenere. Redzi, kļūdīties ir absolūti cilvēcīgi. Vai no tā mēs kļūstam sliktāki? Nē, tieši otrādi. Ja tu no katras savas kļūdas paņem to labāko, ko no viņas mācīties, tu kļūsti par vēl labāku cilvēku, nekā bija pirms tam. Tāpēc kļūdīties ir normāli. Es teiktu, kļūdīties pat vajag, jo tas nozīmē, ka tu ej ārpus ierastā, tu mācies kaut ko jaunu, un patērēs daudz mazāk enerģijas tad, kad tu atlaidi savu perfekcionismu, bet vienkārši dari un skaties, kas no tā sanāks. Tā kā normalizējam kļūdas, mācāmies no viņas, nešaustam sevi un dzīvojam laimīgi. Pats sākums nav nekāds nosūdījums ne raidījumam, ne skrastiņam. Stulbi sanāca, bet kaitēji